Šai schēmai atzīmēt sadarbības domai ir kvalifikācijas kritēriji. Kritēriji nosauksim tā apmēram 10. Daži no viņiem ļoti viegli mērāmi, daži grūtāk mērāmi. Teiksim, ieskicējuši dažus, tātad uzņēmumi jādarbojas mums 3 gadus, vai attiecīgi diezgan daudz miljonu jāinvestē uzņēmumu izveidošanā. Protams, nav nodokļu parādi, nav amatpersonas nekādīgi, nav sodīts, kas attiecās uz nodokļu pārkāpumiem un darba tiesību pārkāpumiem. Un tā skaitā ir jāizpild arī kaut kāds tīri kvantitatīvi, novērtējums prasības par, likviditātes attiecību un rentabilitātes rādītājiem. Un tad šie te visi, tādi faktori, tad mums izveido filtru kvalifikācijas kritērijas saskaņā, kuriem uzņēmums vēl tiek vai netiek uzņēmums. Un viens no tiem kritērijiem arī ir nodokļu riska vadība. Tātad nodokļu riska vadības ieviešana. Būtībā tiek domāts, ka tas ir viens no smagnējākiem kritērijiem, kas ir jāsasniedz. Un šeit mēs varam redzēt, ka šobrīd būtībā viens no riskiem ir saistīts ar to, kad nav zināms, kas ir tikai nodokļu riska vadības kritērija. Un tas, ko daži uzņēmumi dara, daži uzņēmumi jau ievieš nodokļu riska vadību, kā teikt, pa savam prātam. Daži saka, ka ieviesīs, bet neskatoties uz to šobrīd, ka ieteikumi tiek pieņemti un darbība notiek. Te, varbūt par šo mēs runāsim vēlāk vairāk, bet viena no problēmām rasties, ja mēs to nodokļu riska vadības sistēmu ieviešam pārāk plānu, pārāk nepietiekoši, un otrs no riskiem, ja mēs viņu ieviešam pārāk apjomīgi. Ja mēs viņu ieviešam pārāk apjomīgi, tad varbūt mēs riskējam ar to, ka mēs esam notērējuši daudz resursu iekšēji. Ja pārāk švaka, tad mums kāds nākotnē teiks, ka tā vadības sistēma nav pietiekoša. Un līdz ar to, tas, kas var notikt pēc tam, kad jau status ir iegūts, ir, protams, kad uzņēmums var tikt strīkots no dalībnieku sarakstu, pamatoties uz to, ka kāds no kvalifikācijas kritērijiem attiecīgi atkal ir izpildīts. Šeit būtu atspoguļot, tādu vispārnāts iegūmu saraksts, kas šobrīd ir redzams praktiski. Tie iegūmi tiek noformulēti šādos te viņas kabineta noteikumos, un viņi atspoguļo būtībā pozīcijas 5 un 6 šeit. Un lielākoties tie iegūmi attiecās uz uzņēmumiem, kas iesaistīti kādās eksporta, importa darbībās, transportā, tie valvojumi. Un tās lietas, ko mums valsts šobrīd saskatījus, ka var nākt noteikti pretī, tādu veidu uzņēmumi. Savukārt, tie, kas ir 1, 2, 3, 4, ja, tie iegūmi, kas vairāk, redzam rakstiski pašā, valsts ieņem dienestā, kad valsts ieņem dienestā priekš sevis ir noformulējis attieksmi, kad mums tas viss ir jādara. Lai mēs attiecīgi kaut kādā veidā radīt atšķirības, ka uzņēmumi, kas ir sarakstāts, uzņēmumi, kas nav sarakstāts. Un tad ir potenciāli iegūmi. Tas ir tas, ko cilvēki šobrīd domā valsts struktūrās. Ko vēl mēs vilinoši varētu piedāvāt programmas dalībniekiem, lai palielinātu interesi uzņēmējiem iestāties šajā programmā. Tas, kas varbūt nāk no pašiem uzņēmējiem, arī punkts 5, ja, kad tiek saskatīts noteikti, kad šī dalībnieku status, esamība